2012. un 2014. gads ir laiks, kad mūsu diriģente meklē ar jaunus risinājumus, rakstot darbu sastāvam, kurā notis lasa vien pāris cilvēki, un arī, lai būtu interesanti abām kultūrām. Tā rodas dziesmas jaunās skaņās, kā piemēram Tumša nakta zaļa zāle un Latviju tautu daudzuma. Tā kā koncerti notiek Īrijas pilsētas svētkos, pansionātos, muzejos, koris savam repertuāram pievieno Īrijas nacionālo himnu, ko dzied īru valodā. Lielākais un nozīmīgākais pasākums šajā laika posmā ir 2014. gada kultūras dienas nogalināšana, kad Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Svētki tika svinēti Dublinas vecpilsētā Templbārā ar gājienu, dziesmām, dejām, latvisko ēdienu degustāciju un jauniešu aktivitātēm. Tāpat vasarā pirmoreiz svinam Baltijas dienas kopā ar igauniem un lietuviešiem. Latviju tautu daudzina. Mūzikas un vārdu autore Ingūna Grieķiņa Dārziņa. Diriģē Ingūna Grieķiņa Dārziņa. Solo dzied Indra Jakobsona. Flautas solo Silva Džoisa. Kahons Marks Galvins.